Čau visiem! Un šodien mēs turpinām izdzīvošanu manā jau iepriekšējā videoklipā iesāktajā mapā. Kā jūs labi atceraties, pagājušreiz mēs sākām izdzīvošanu, uztaisījām šo māju, savācām koku ēdienu un iesākām šo šahtu. Bija arī daži cīņas momenti, kurus jau pārcietu, bet šodien ir jāturpina. Un kādi mani plāni šodien tur zombijas deg? Mani plāni pirmkārt cītīgi turpināt rakties šahtā un lielāku cerību likt uz resursiem, ka mēs viņus dabūšu beidzot, jo pagājušais man nekādīgi negāja. Un uztaisīt varbūt nelielu fermu, kā saprotat. Man ir vajadzīgs spainis, metāls, ko es varbūt vēl dabūšu, lai uztaisītu spaini un varētu uztaisīt kādu šo ražas lauku, bet man vēl metāla nemaz nav, un es nevaru to izdarīt, tāpēc es to esmu bišķiņ ieplānojis iztaisīt te pie ūdens. Varbūt tas ir tāds kā otrs mērķis, ja es to paspēšu šajā videoklipā izdarīt. Bet es domāju, vai es varētu sākt ar nedaudz koka dabūšanu, jo man koku patiesi vajag, lai varētu uztaisīt kirkas, jeb kā pikeikstus, lai varētu iet šahtā un turpināt izdzīvot. Tā, durvis aiztaisīsim svietničo lielīs manā mājā. Tā, labi, kas man lādē iekšā? Tā, man ir 3. Man vajag cirvi. Labprāt, vienu uztaisīšu, tieši dabūt koku. Tā. Es vēl gribētu vairāk to koku dabūt, lai man tas viss process ietu vairāk uz priekšu. Tā. Pie kāda 30 varētu paņemt. Principā man tagad cik vairāk nevajag. Lai arī būtu tie produkti. Šis produkts lielāku brīdi nebūtu man tas jādara tik patstāvīgi. Visu stīsim gabalus, uzsasīsim tās te stikus, šitos stikus. Bišķiņ arī ogli dabūsim, jo, lai tos torčus varētu dabūt. Un iesim šahtā, rakties dziļāk, uz citām pusēm un cerēt beidzot uz resursiem. Tā, tas tāds lielāks koks, padomāju. Viņam ir izcirtumi uz ārpusēm reāli. Parasti tiem kokiem nav tādas lietas. Tā, tas jau cits koks. Tā, cik man ir? 3,8 pat. Es gāju, man bija inventorija, tas redzams. Redzēju. Labi, norugosim arī šito koku, un es domāju, iesim uzsasīt stikus, bišķiņu ogli paraksim, man tur ir jau ogles krājumi, redzam citās vietās, kuras nedabūju pagājušajā reizē. Pagājušajā gadā es tā nedarīju. Cik tas koks milzīgs, tas ir dižozols, Maika, īstais dižozols. Visi pārējie knariņi tur aug, neko nevar izaugt. Šis te aug tāds pamatīgs koks. Es pat nezinu, vai tur es izcirtīšu to koku vispār. Interesanti, es tik norubīju no apakšas, viņš tādā augsts. Jā, augsts tomēr. Tas labs jau tā nepazudīja, ja nepazudīs tas koks. Tā. Es neaizsniedzu, laikam, nē. Es neaizsniedzu. Tas nav tik svarīgi, ota koks. Labi. Ejam uztaisīt stikus. Protams, nevajag baigi daudz pārspīlēt. Vismaz kokus uztaisīšu. Nē, pašiņ vairāk. Kāds 3 būs diezgan. Un ejam uztaisīt stikus. Šitik būs pietiekoši, ieliksim inventorijā, un tagad jāpaskatās, cik man te vien ir 8 ogles. Es paņemšu pie sevis un ielikšu tu pagaidām. Un tad pastamies, cik es varu uztaisīt torčus. 3,2. Nav slikti, man arī tik daudz arī būs dostatečna. Tā. Tas man ir, tagad es vēlētos uztaisīt
Pikeiksus, tā, man pikeiksus vispār nav vairs. Tagad tas būs īstais. Tā. Laiks viņus uztaisīt. Nu, kādi man 5 te ir? Jā, 5 man būs diezgan. Tā. Pirms tam es vēl vēlos. Kur man cirus bija? Šo ciru paņemšu. Kāpnes. Ne, kāpnes man kaut gan nevajag. Nē, kāpnes man nevajag. Man vajag paņemt līdzi tā zobena obligāti. Lāpstu man toši nevajag. Es paņemšu, vai nē, es uztaisīšu vēl vienu. Es uztaisīšu vēl vienu. Un es gribu uztaisīt crafting table vēl vienu. Lādi es arī gribu uztaisīt. Nu, ziniet, kur nolikt tos resursus, padomājiet, es jau tā vietas būs daudz to. Tas tīri akmenim, man tur jau tā vietas nebūs. Neko varēs. Un, es domāju, principā, ejam lejā. Viss pārējais man ir. It kā, jā. Labi, tā, te apkārt ir ogli. To mums nevajag. Atceries pagājušajā reizē, mēs gājām te, un tā arī neko neatradām. Un tad šodien ir tā reize, kad es domāju, mēs varētu kaut ko atrast beidzot. Jo, kā jau paši zināt, bez tiem resursiem, bez tā metāla mēs neko turpināt nevaram darīt. Tā īsti. Tieši tas akmens, ko... Un es pagājušajā sērijā neaizgāju līdz viņam. Tieši es pagājušajā sērijā, iedomājieties, es biju dažu bloku attālumā līdz šim akmenim, nu. Pat ne dažu bloku, viena bloku attālumā līdz šim akmenim. Ej, tu nost. Nu, tieši iesākšu šo sēriju ar šo akmeni. Un pašā lejā tu ir tie dimanti. Baigi interesanti, ja es tos dimantus atrodu, un es viņus nevaru vēl dabūt, jo man nav metāla pikeiks, jo es viņus sadauzīšu, un nekas nebūs. Neizskatīs viņu ārā, kā saka. Labi, tā. Tāpēc jau es arī paņēmu crafting table, lai es varētu uztaisīt šeit pat šos. Es atstāju, man liekas, koku. Jā, kokus atstāju pat diezgan daudz. Viss ir iespējams, un ogli arī tepat vien ir. Tā. Galvenais skatīties vienmēr, ko es tik roku vai neroku. Nevajadzīgs blokus ārā ar akmens. Keiksa, nu. Sadaudzim, tad nekas neizkrīt ārā. Labi. Kad mēs te rokamies lejā, tad rokamies jau lejā. Mēs aiziesim līdz bedrockam, es apsolu, mēs aiziesim līdz bedrockam, un tur mēs tālāk, protams, netiksim zemē. Bedrocku vispār nevar sadaudzīt, tā kā tur mums nāks tikai papakšu krākties. Iespējami apakšu. Nu jā, tagad domāju, tikai rokamies. Kad kaut kas interesantāks būs, tad atkal varam apspriest. Jā. Šķiet tādi ātrāk paužu makliņi. Nu jā. Tad vieglāk daužam akmeņi, tiek ātrāk uz leju. Jā, esam drīz tā. Tas pirmais, ka pikeiks būs saplīsis. Nākal. Vismaz zavadāk izskata akmens man būs. Gan ko viņš man dod. Šis savādākā izskata akmens. Jā, galvenais arī. Tad drīz tā. Vēl savādāk izskata akmens. Jā, bet interesanti, šo tādu akmeni neesmu redzējis. Vai mēs kaut kur nebūsim nonākuši, eju. Sadauzīšu. Kas par akmeni reāli, eju. Interesants akmens. Interesanti. Kas tas ir? Ew, es kaut ko būšu nonācis. Kas tas ir bloku? Ew.
Protams, nekas īpašs, bet tas ir kaut kāds cits bloks. Interesanti. Tā. Pilnīgi nekas interesants. Tā. Jā, nu tad tas process iet lēnāk, jo tas akmens ir, protams, stiprāks, nu. Tad otrā kirka jau tik izmantota. Tie bloki, man jau laikam inventoris pilns ir, jā. Klausieties, es uztaisīšu tad. Tā, labi, es te nolikšu čestu. Un tad es salikšu visas nevajadzīgās mantas, lai atbrīvotu savu inventoriju. Tā. Visas nevajadzīgākās mantas reāli. O, šities akmens. Tā. Viss pārējais, principā, man pagaidām var palikt. Tas nav tik svarīgi. Un roknes tālāk. Nu, reāli, nu, come on, resursi. Nu, neviens metāls vēl nav atrasts. Nu. That's painful, nu. Pilnīgi nekā interesanti. Es pat nevienai šaktai vēl neesmu uznācis. Uzvaras šo šaktu vēl neesmu. Tas nav dīvaini. Parasti vienmēr priekšā vajadzētu būt kaut kādam resursam. Nu. Kā baigi ilgi šis akmens man tas ir priekšā. Parasti viņš ir kaut kādu slāni nelielu un viss. Tur viss beidzās, bet nu viņš pagaidām diezgan lielīgi. Jā, nu pagaidām man ļoti interesē, kas par akmeni tāds bija interesants bija. Bet nu pārakšos tur pārbaudījuši to gan apsolu. Ko viņš, protams, nozīmēs ne tik ļoti. Oh! Beidzot! Metāls, of! Beidzot! Beidzot, kāds priecīgs esmu nogli, tas vispār struns priekš manis, jebkuru atradīšu. Beidzot metāls, jūs nevarat atmanīt, cik tas ir labi. Tā, labi, klausieties, es aptīju šo vietu bišķiņ. Un tad tolīdz apstīšos, cik es to dabūju. Metāls. Nu, ceru, ka neviens gabaliņš, jo viens gabaliņš man neko nedod. Tā, labi, ar akmens pie kirpumā es varēju sist viņu. Tā, jā. Ko? Viens tikai? Jūs nodam viens? Nopietni. Tikai viens. Oh. Nu, vismaz viens. Tomēr var mājās izcept viņu augšpusē. Blin, viens metāls. Tikai viens. Nu, bet tomēr. Vai tad viņi parasti nebija kopā? Es pat nezinu. Jā. Atkošties cietais akmens kūcis, man jākopā. Nu, kur man te pienāks beigas? Šitam te pasaulē pienāks gals, nu, kaut kur. Tas ir liels jautājums. Neņemat vērā, kas tur sūtās. Tā. Otrā kirka saplīs. Tā. Turpinam rakties, turpinam. Paik dīvaini kaut kad, oi, kas tur augšā ir? Tur augšā jau nevar vairs saprast, kas tur notiek augšā. Tik garš tunels jau ir izrakts, nu. Nu, come on, es gribu nonākt līdz bedrockam reāli. Tas arī būtu interesanti diezgan. Kas interesants tur? Tur jau nekā nebūs vairs, ko es tur tikšu tālāk. Jā.
kā jau pagājušajā video, ko es teicu, nekad nevajag rakties zem sevis, jo, kā jūs labi atcerieties, jums tikai kaut kur lava sāks visu krist virsū, ko jūs padarīsiet, jūs tur izcepsities. Come on. Kur ir beigas šai zemē? Cik var rakties? Es saprotu, ka es varu roku pa vienam blokam. Taču nesūt neko man tagad. Taču bļāviens, nu. Tagad interesanti var uztaisīt ar vienu metālu gabalu. Man es kaut kādu vienu instrumentu varēju uztaisīt, bet tas nebija tas kaplis. Tik un tā, priekš, ka man kapli taisīt no metāla, ja tā reāli paskatās. Manuprāt, tas vispār neko nemaina šajā spēlē. Tu uzraksti zemi tāpat pēc tā visa. Jā, kad es pabeigšu rakties, es vēlētos uzsasīt tad to fermu nelielo, kur var uzaudzēt visu, kur uzaudzēt šitos stādījumus visus. Būtu ļoti vajadzīgi tas arī ēdiens nepārtraukts. Dzīvība garantēta. Nu, come on, tiešām, kur ir beigas šai pasaulē? Es nonākšu līdz tam beigām, nenonākšu. Šim pa zemu nav. Nē, vismaz tas metāls tika atrast. Tā jau, ka kaut kas ir izdarīts šeit. Runāju par tām Minecraft skaņām, man nevienmēr viņas patīk. Man dziļāk rokos, jo sajūkais es vienvaļāks esmu, no. Es domāju, tā ir tikai spēja, padomājiet. Nu, come on, kur ir bedroks? Kur ir šī mapa beigas? Nē, es pirms turpināšu rakties, bet tas bija šī izbrīna, kur ir bedroks. Tiešām tas slānis tik liels. Cik pēdējā reize to darīju. Cik atceros. Oh, redstones! Redstones! Paga, redstone var dabūt ar vispār ar akmens kirku? Liekas, ka var. Bet īstenībā, jā, tur skatīt. Oi, viņš ilgi lamāja, taisās kopā. Šitais ir ilgs. Man liekas, ka nevar. Es atteicos no viena redstone ar kūcīšu. Bet tu labi, man ir nav īstenībā tas redstones. Viņš jau vēl ir 3 gabali vismaz redzami. Bet pie tā redstone nebija galvā. Tūmā arī tāds zelts. Parasti. Cik es atceros, es pēdējais spēlēju. Man kas ka bija. Un lavai arī kaut kā jābūt. Viena lava vēl nav redzēta šajā mapā, nu. Pagalam trešā, un ir atrast tikai akmens un redstones, ko es vēl nevaru dabūt rokā. Jā, tomēr šis ir grūts darbs. Lai arī tas ir telefona, tas ir grūts darbs. Bedroks, beidzot bedroks. Beidzot bedroks, nu tiešām jau likās. Nesasniegšu viņu. Jā, tā. Labi, tad es nezinu tagad. Es gribētu, ja es tālāk nevaru rakties īpaši, es gribētu veidot te lejā to galveno, kā saka, raktos. Tātad tas nozīmē, es te sākšu rakt tuneļus. Un te notiks vispār, jā. Jūs sapratāt, dziļāk nav vairs, dziļāks vispār nevar vairs rakties. Bedroks un es zinu, ka šajā Minecraftā ir tas vardene.
Puķis vai kā viņi tur sauc, viņi ir azbrējusi. Ir kaut kādi speciāli bloki, kuri parādās, un tad tas liecina, kad es esmu tuvu tam, bet vienreiz es esmu bijis tur, un vismaz atceros, kā tur izskatījās. Tā. Labi, tad vienkārši izraksim tādu lielu telpu nedaudz, un lemsim tālāk, ko darīt. Turpināt rakties vajag, jo man nekā nav, nu. Ar akmeni tu nedzīvos visu dzīvi, tad tomēr civilizācija turpināko veidos. Tā, labi, liksim tos šos, un es ceru atrast ko interesantu. Tā, šeit mēs varētu arī nolikt savu pirmo. Es esīšu to cieti, tas traucē man diezgan. Uztaisīšu vēl vienu lādi. Es gribētu. Viens koka gabals trūkst. Tā. O, tagad es to varu. Tā, man ir lāde. Šitos bloks man nevajag tagad. Viņš iekārtosimies te. Te man atkal būs viss, kas vajadzīgs. Turpinam rakties. Tagad veidošu tādus tuneļus. Varbūt tagad būs lielāka iespējamība, ka es atradīšu kaut ko, jo reāli vajag. Man ir mērķis atrast vēl metālu, un varbūt, ja paveiksies dimanti. Kad tas būs izdarīt, tad es domāju, es aiziešu uztaisīt ar to fermu. Nav jau tas svarīgi tikai rakāties te, bet arī parūpēties par ēdienu. Nēdīšu, lai to gaļu gribas arī kaut kāds dabīgāku barībiņu uztaisīt. Tā. Nu, taču kaut ko, nu. Ar vienu metālu nekas nav atrastināts. Metalurģijas gabaliņu vēl nekas nav atrastināts. Ziniet, tā ir tāda laimes spēle rakties. Rakt vienkārši to nav. Viņš vienkārši var būt tas metāliņš blakus kaut kur tepat. Un vienkārši tepat, es domāju, vajadzētu rakt tādu kā milzīgu telpu. Ar to vienkārši to nav raksta. Tas arī bišķiņ bezjēdzīgi ir. Piekrītat? Pēc tagad es ar to nodarbošos. Izrakšu tādu sineru kvadrātu. Viss caur tukšu, un tad redzēs, ko es būšu dabūjis no tā visa. Pagaidām pēdējā kirka, bet es uztaisīšu vēl, tad tur nav jāraumē, tepat ir. Tepat viss man ir. Šitajā te noguņā man interesē, vai kaut kas būs. Tas tā interesanti ir. Katra bloka, kam jābūt ir. Arī nebūs kā parasti, vienmēr šie akmeņi. Ko ir interesanti tā. Pažēlo mani, tomēr roku. Tomēr akmeņs vairs diezgan sadabūs. Ogli var te atrast? Kaut gan es šaubos uz ogli šitik zemu. Viss ir iespējams. Tas gan ne. That's interesting.
Nu, kaut ko. Jā, neiešu projām no šeit, mēs neatradīšu kaut ko. I need irons, neprasu dimants tagad. Tāpat viņus sadalīt nevarēšu tagad, bet nu lūdzu. Vajag interesanti, puķis atrast lavu tagad. Bet kā redzu, nekā jau nav. Atradu tur tikai tos blokus interesantākus. Man likās, nu būs beidzot kaut kas, nē. Kādi prosti bloki vienkārši samētāti, ne? Vienā vietā uzspaunošies. Ja es raktos tagad lejā, tad uz leju, tad tur vispār būtu sakrūpļota zemi. Es nevarētu staigāt sakrīgi, tāpēc es nerakšos tā. Nu, taču. Jā. Lai arī kā man izgāsos ar teoriju, tu nekad nevar zināt, cik tuvu tev tas resurss ir. Reāli. Atrašanas metode ir vienkārši rakt. Vienkārši rakt lielus gabalus, lielus telpas. Tad būs lielāka iespējamība. Bet arī, kas zina, vai tu beigsies man šitais pikeiks novazinies. Kāpēc? 5 akmens pikeiks būs sadalzīt visu šitā akmens laikā. Un ko es būšu dabūjis pilnīgi neko, vienu metālu. Nu, tas ir izsmieklis reāli. Labi, uzsēsīšu vēl vienu. 14 pikeikus var dabūt. Nu, labi, uzsēsīšu 3 pagaidām. Torču man vēl arī ir. Lūdzu, nu ko interesantāku, nu, kādu lavu, kaut vai lai izprākst lava no šejienes ārā. Būs beidzot kaut kas interesantāk. Jā. Karošs tagad man ir piedāvājums rakt šo tuneli tālāk uz priekšu. Būtu baigi interesanti, ja es atradu kādu šahtu. Tādu ālu reāli. No vecajiem videoklipiem. Es videoklipiem, bet gameplayiem, kad es pats spēlēju. Bija tik daudz interesants lietas ar te. Te vienkārši roku. Katra bloka jauns akmens prosts. Un nekas īpašāks. Bet tomēr tas ir tā vērts iedomāties, nu, ilgi roku, un pēkšņi kaut kas beidzot. Saprot, bet šiem resursiem neko turpināt īsti nevar. Lai arī šis process ir ilgs, garš, tāds garlaicīgs, es nevaru turpināt bez šitā. Bez šiem resursiem. Smiltis? Smiltis. Nu, tā vismaz smiltis, nu. Kur man lāpsti man ir? Lāpsti man nav. Karoči sadalzīšu šo novainātu cirvu. Nē, lāpsti man ir. Lai arī koka, bet viņi ir. Tālāk. Jauns resurs. Baigās jaunais resurs. Šitāds sūdiņš. Bet tomēr smiltis. Vai arī kāds smiltis, un tu teikšu. Uzradās. Es domāju, ka pie tam smiltīm ir kaut kas. Laikam jau nav. Bet kaut kas jauns ir.
Oi, tikai nes, ka man tagad zeme būs baigi jārok smiltis. Taču nē. Stulbās smiltis, nevajag man viņas tagad. Viņas dara te reāli. Baigi interesanti. Atceros vecajiem laikiem. Vienā vietā izbēja čupa smiltis. Tur vai iznākās milzīga bedra vienkārši. Vienkārši milzīga bedra. Tur vai rakturā. Būt zemāk. Tad jā. Zeme. Es pat nezinu par resursu, kas izākojošos, kas mums tas ir? Flints, flints. Krāšu uztaisīšu lāpstu, bet šoreiz akmens lāpstu. Jā. Būs bišķiņ ātrāk. Te var rakt vienkārši smiltis. Tad davai. Kas? Pilns smiltīm, man liekas, ka tas ir turpinājums šitam visam. Ej, tu no. Daudz smiltis. Un ko man nav smiltīm darīt? Neko taču, ne? Pasties griezti tādi forši augsti. Blin, bet tu vai bišķiņ ātrāk ir. Lai arī skota roku. Tā. Zinu, stupināšu to šaktos tam smiltīm. Bišķiņ. Jo process iet ātrāk, bet tikai stiepsēdē. Gabalu, nu taču beidzat krist, nu. Kur jūs tik daudz te, nu? Varbūt jūs man rādat ceļu, uz kuru pusi man iet. Jau tā sanāk, man jāiet vairāk uz to pusi. Uz to pusi būs vairāk kaut kas. Smilšu gabalu. Varbūt jūs man rādat ceļu, kā man spēlēt. Beigsies smiltas tūlīt. Tūlīt beigsies smiltis var sadarēt. Jā. Kādu čupu gabalu bija dos tās smiltis reāli. Ai, es pat nezinu. Esmu rakt šo lēnu akmeni. Pamēģināt, lai tās smiltis varēja zem mētājas, viņas ar laiku pazudīs. Vismaz vietu neaizņemt, man būs no viņiem jātiek vaļā. Nu, otrs puses varētu rakties bišķiņ augstāk, kur tas akmens relatīvi ātrāk dabūjas, bet ko tas man mainīt? Tur būtu tikai metāls. Es jau atrodu te, varbūt, iespējamos dimantus. Man viņi vēlāk nebūs jāmeklē. Lai arī tagad tas viss iet lēnāk, bet tomēr. Visu video klipās pavadīju šaktā, nu nezinu. Bet tā tas ir. Gribi resursus, pavadi laiku šaktā. Nu, lūdzu, nu kaut ko iedod man, nu. Pēc viņi tik reti ir, es nesaprotu. Man arī pirms lavu gribētos atrast, bet tā lava, nu es nezinu, kur viņi reāli ir. Pats izvieto. Kur ir? Jā, es nezinu, cik tagad pulkstens.
kāds laiks tagad ārā ir. Vai man ir jāguļ, vai man ir jādzīvo. Jāstrādā. Tas laik es strādāju. Es esmu. Nu, come on. Šitāds process neies. Es nevaru vairs. Man aptika reāli. Es zinu, ka vajadzēja man kaut ko atrast, bet, nu, padomājiet, ko es esmu izracis sakau. Ko es esmu padarījis? Un nekā. Nekas nav izdarīts. Tā, labi. Es vēlētos tagad aiziet uztaisīt to fermu. Tomēr ir kaut kas arī cits jāpadara. Tāpēc es domāju, kad es... Cik šitā lāde pilna? Tā, viņa tukša. Es varētu nolikt visus svarīgākos instrumentus, sākot ar pikēksiem, zobenu nesaukšu nost. Šo man vajag, lāpstu man arī vajag. Šie paliek te, kad es turpināšu tā. Un akmeni visu arī es gribu nolādēt te. Es nevēlos viņus stiept augšā. Priekš kā man viņus stiept augšā, priekš kā viņus vajadzīgs reāli. Kaut kur akmens man būs vajadzīgs, viņš man te būs. Tieši īstajā vietā. Tā, ko man te vēl nevajag? Tā, šito man nevajag, smilts arī nevajag. Principā viss pārējais... Pārējais viss man var palikt. Labi, šahta. Šodienai viss. Iesim uztaisīt fermu. Aplika man šitais te. Šitais šahta, kur man neko vienu metālu vien uzdāvināt. Tā, es paņēmu metālu. Jā. Ot no šejienes sāk tādu gabalu priekšos. Aizakos. Ko es dabūju restorānu un metāla klusīt vienu. Jā, tā ir krāpnesība. Jā, un kopš pagājušā video, kad vēl logas un kā. Un tā arī feņa, ko es jau rādīju, jā. Un nākamais. Draņķīgi es ejuši. Draņķīgi. Darba daudz, bet panākumu maz. Tā, nav viss uzmanīgi jāšķīt. Tā, man te bija plāns uztaisīt šo. Tikai es tūlīt laikam iešu gulēt, jo man liekas ir vakarāks vai pasaulē. Viņa? Nē, ir rīts, pat labāk. Nu, jāiet gulēt un man vajag lāpstu. Vai nē, es visu akmeņu atstāju tur un lejā, nu nē. Principā vai nav vienalga. Principā ir. Tā, labi, es domāju, iešu sagatavot, kā es te uztaisīšu šo noietu lejā. Tā, es gribētu tāds trepītus, zināt, uztaisīt. Būtu tā diezgan relaksējoša nokāpšana. Nebūtu man tur kādu labirinti jāiet lejā, lai es varētu nokļūt. Tā. Mēs nokājam. Tad te. Līdz pašam ūdenim, tā. Tā, tikai te tādas smiltas ir nevajadzīgas. Tā, šito mēs norakstam. Tā ir pati vienkāršākā ferma. Parādīšu jums. Tātad, ko mēs darām? Mums vajag parakt vēl zemāk. Vēl zemāk, jā. Es vēl bišķi par augstu. Lāpsta man ir pagalam, atkal pagalam, nu. Uztaisīšu sev te crafting table. Praktiski viņus visur uzlikt. Lai man nav lieki jāsteigā uz mājām un... Tevliks. Uztaisīšu vienu kirku, lai tu varētu izkapāt un
Vēl vienu lāpstu. 2 lāpstas. Tā, labi. Što mēs nolaksim, principā vienalga. Tā, labi. Un es gribētu izkapāt te vienu bloku iekšpusē. Nu, zini, tā, lai vairāk vietas. Principā, ja šitais ir ezers, man liekas, ka var izdomāt kaut kādu šādu principu. Tātad skatieties un mācieties. Jā, pareizi. Vajag runāt. Tā, labi, pagad. Izraksim vēl te. Šeit arī. Izraksim. Principā nevajag man baigi lielu, es esmu viens pats. Tā, ko mums vajag darīt? Man vajag pirmkārt atstādīt te auglīgu zemi. Auglīga zeme, bez viņas nekādi. Mēs neko nevaram izaudzēt. Saprotiet. Tā, šo akmeni mēs arī novāksim, jo uz viņa arī nekas neaug. Mēs tā kā būsim parūpējušies par ēdienu, lai es varu turpmāk dzīvot. Katru reizi skraidīt pēc tā. Varat atminēties, cik filmu videoklipu man šajā videoklipu vispār negribēju. Pagājušajais gribējies, šajā vispār vēl negribu. Nu, kā saka, visdrīzāk gribējušu ēst. Nevajag par agru sapriecāties. Jā, klausoties, tas ūdens tā kā īsti tek, bet... Jā, es to izdaru. Kas tas ir? Tas čakmens, vai ne? Ja es izroku... Nē, es nerakšu, es neeksperimentēšu. Tā, es šo aiztaisīju, tagad ciet. Un es gribētu... Pat kur man tas kaps, kā jūs labi zinat, te ir pat ir ūdens. Tātad viņš augs. Tikai man liekas, viņš netik tālu augs. Nē, viņš aug. Viss ir pareizi, viss aug. Jā, viss ir pareizi. Un viņš der. Bet man vajag sīdus, bet no kurienes tos raut. Es zinu, ka no zālēm var dabūt. Pamēģināsim. Ko kādām zālēm nāk sīdi. Vismaz tā vajadzētu būt. Tikai man liekas, ka no lielā. Re, kur es teicu. Nāk sīdi. Es domāju, vajag savākt viņus pēc iespējas vairāk. Es gribu vienkārši, lai ražu aug. Labi, gost, nestīšu. Šodien nestīšu uzkāpāt. Šodien jūs varat dzīvot. Tā, paga. Tas ir pazūtu mokri. Tā. Te varam sauli bišķiņ. Ļāvēs esmu. Zāle. Kur ir tie sasodīties sīdi? Es gribu izaudzēt sev ražu. Beidzot nāk. Te tā zāle baļ. Tā bija. Tā. Te arī. Un rekur tā zāle baļ daudz. No koku lapām nenāk sīvi? Nezinu. Paka. Man liekas, ka nenāk. Tā, labi. Man vajag daudz jau man, ne? Skatīšos. 11 sīdi. Principā varētu būt jau tuvu. Bet, pabeigšu to darbu. Un, jā. Te vēl ir soļrika zombija gaļa, bļēns, nēdamā, puvušā. Principā jāsadedzina tūlīt pat. Nevajag ēst, vispār neīst. Gribat būt neveselīgs, smirdīgs, neiet. Lūdzu uz priekšu. Jūs esat atraduši īsto veidu, kā sev padarīt. Kroplis bļēns. Atvainojos, ka es tā runāju. Labi, tā.
Principā man ir viss, ko man vajag 11 sīdi. Nu, es domāju, ka pietiks. Labi, re, kur man ir tā raža tāda sanākusi. Un smiltājs man tāds sanācis. Varam iestādīt. Yes. Pēdējais sīds. Principā nav slikti. Es domāju, ka pat tik stulbi tas izskatās. Nē, es jau vairāk neraušu ārā, bet es varētu pat šitos blokus, zini, tā pa stilīgi, smukāk ielikšu šitādus kokus. Padomājiet, būs skaistāk vienkārši. To nebūs uzreiz jākāpj smiltīs. Viņās bojā viss. Labi. Man tas kaplis tagad ir. Nē, tas bija jādara ar lāpstu. Es varu tad uztaisīt sev šādus. Nu, zini, tādas nelieli izskaistinājumi manai skaistajai mājai. Ja? Saprotiet, vajag dzīvi padarīt labāku. Jā, tas padara. Nekas tāds, un šito es labprāt novāktu. Būvējot māju sanāca tā diezgan neparedzēta funkcija manai mājai. Un, es gribētu izskaistināt bišķiņ savu teritoriju. Šis koks kokā neiet man pie sirds. Šis koks priekš manis neiet pie sirds, pēc to uztaisīšu cirvi, lai varētu viņu novākt. Vai arī man nevajag cirvi. Es nenovākšu. Nē, es viņu nenovākšu, man nesanāks. Vajag apēc cirvi. Cirvis man ir, un mēs varam iet novīt to koku. Oi, jau nāc paliek. Jā, viss šās pasties nesmuks. Kas tas pa koku reāli? Fui, tādu te turēt. Nocitīsim viņu. Nepatīk man viņš ātrāk. Neskaists viņš neiet kopā vispār jau. Nu labi. Es domāju, ka nāk nakts. Vairāk es domāju, priekš šodienas video es nedarīšu. Jā, ko es varētu teikt? Priekš otrās epizodes diezgan... Es biju cerējis, ka būs labāka diena šahtā, bet tomēr tikai viens metāla gabals un redstones, kurš man arī principā nav tas pats vajadzīgākais. Bet, cerēsim, ka turpmāk es to atkal darīšu un beidzot atradīsim vairāk resursus, jo pēc tiem mēs nevaram, kā labi zināt, turpināt attīstīties augstākā līmenī. Un otrais, ferma ļoti labi uztaisījām augstu tagad. Mums raža, varēsim uztaisīt jaunu pārtiku un vismaz likt ķermenī ko garšīgāku un nevis izslēgt šo gaļu. Nu jā, tāpēc es domāju, liekat laikus, abonējiet šo kanālu un līdz nākamajam videoklipam.